Šī video mēs apskatīsimies bottom-up practice problēmu no week 4, kurā mums ir jāapgriež otrādāk attēls. Tātad mums ir dots BMP attēls, tas ir salīdzinoši vienkāršs, bet pavērts formāts, kurš aizņem ļoti maz vietas. Tas spēj saglabāt pilnvērtīgus attēlus, tikai tas nav formāts, ko mēs ikdienā izmantot. Šeit šis formāts tiek izmantots, tāpēc, ka to ir krietni vieglāk darboties un krietni saprotamākas tātad šīs komandas. Ja mēs paskatīsimies, te ir parādījies tāds bmp.h fails. Tātad tas ir helper fails, tas ir palīgu fails, kas satur visādas funkcijas, instrukcijas, kas apraksta, kas ir pieejams konkrētajam datu tipam. Tad te ir arī dažādas lapas ar papildus instrukcijām iekļautas. Piemēram, varam apskatīties par to, kādi ir datu tipi pieejamie. Varam apskatīties arī nedaudz sīkāk informāciju par tiem. Piemēram, aprakstītu, kas tur ir paredzēts būt iekšā, kopš kuru laiku tāds tips ir, un tam līdzīgi informācija. Bet tas, kas mums visvairāk interesētu, ir kādi mainīgie ir BMP failu sastāvā, piemēram, izmērs, platums, augstums un tam līdzīgi. Tātad šie tie vārdiņi, kas mums var noderēt. Turklāt viņi ir aprakstīti arī šeit, bet aprakstu failā ir nedaudz instrukcijas par to, kas notiek, ja, piemēram, vēlos panākt konkrētu rezultātu, vai arī, ja kaut kas ir nedaudz savādāk, vai no kuras vietas skaita šo te mainīgo. Viens no tiem, kas mums būs visvairāk šī tēmā nepieciešams, būs platums, augstums un konkrētā pikseļa krāsas. Tad katrs piksels mums sastāvēs no zilas, zaļas un sarkanas krāsas, attiecīgi kopā veidojot RGB. Šī uzdevumā mēs vēl par RGB nerunāsim, šī mēs runāsim par to, ka attēlu var pagriezt otrādāk. Viss uzdevums ir izpētīt šablonu un atrast, kur ir jāpievieno rindiņa, lai pagrieztu attēlu otrādāk. Mums ir stdio un stdlib bibliotēkas un šis te bmp.h fails. Vai mēs rakstam pēdiņas vai salīdzināšanas simbolus, īsti atšķirības nebūs, bet ir pieņemts, ka dotās bibliotēkas mēs liekam šajās salīdzināšanas simbolos un pēdiņās liekam savas rakstītās vai šī gadījumā šablonā iekļautās. Tālāk mums ir noteikts main funkcija, kurā ir aprakstīts, kā tiek atvērts fails, ar viņu viss kaut kas tiek darīts un tiek aizvērts fails. Pat pirmā lieta, kas notiek, tiek pārbaudīts, vai ir ierakstīts pareizs argumentu skaits. Šī gadījumā tas ir failu palaišana, oriģinālais fails un kā nosaukt jauno failu, kur ir pagriezt bildu vēlamajā virzienā. Mums izveidojās divi mainīgie, lai saglabātu faila nosaukumu, kas ir padots. Šī zvaigznīte tātad nozīmē, ka tā būs norāde uz argv1 un argv2. Tālāk mēs mēģinām atvērt konkrēto failu. Failu ir datu tips un šis būs mainīgā nosaukums ar norādi atmiņā. Lai darbotos ar failiem, mums būs fopen, fread, fwrite un fclose. Fopen attiecīgi atver un tam ir jānorāda režīms, kādā mēs atveram failu. Šī gadījumā režīms ir R, jeb lasīt. Tālāk mēs pārbaudām, vai nolasītais fails nav gadījumā 0, tātad pilnīgs tukšums. Pilnīgs tukšums varētu uzrādīties gadījumā, ja fails neeksistē. Tālāk mēs atveram otru failu priekš rakstīšanas. Tātad bultiņš W, write. Ja neizveidojās, tad mēs pasakam kļūdu, ja izveidojās, ejam uz priekšu. Tālāk mēs nolasam faila header. Header tātad ir tā informācija, kas ir failā iekļaut, kas pasaka, kas tas par tipu, cik liels ir fails un tam līdzīgas lietas. Aiz kā parasti seko pati attēla daļa, bet pirms pie tās ķerās, pārbauda, vai tas ir pareizais formāts, lai izdarītu šīs sekojošās darbības. Tad mēs rakstam izvades failā informāciju. Mēs ierakstam attiecīgi atvēlētajā vietā
šo te informāciju no BF un BI mainīgiem. Tātad tas bija tas, kas mums noteica, kas tas pa failu. Parādās tāds padding un scanlines. Tātad tās ir maliņas ap attēlu, kas paliek tukšas, kurās ir nedaudz brīvā vieta, lai strādātu tā kā nākamā rindiņa pikseļiem un tam līdzīgas lietas. Un tad mēs ejam cauri visām rindiņām, nolasam viņas un rakstam. Tālāk, ja mēs vēlamies, mēs varam izlaist, protams, šīs te brīvās rindiņas, jo viņas nav faktiski obligātas visos gadījumos, ir īpaši jaunākajos formātos. Un liekam visu atpakaļ kopā un aizveram failus. Tas, kas mums šobrīd būtu jāatrod, ir, kurā vietā mēs varam pagriezt attēlu otrādāk. Ja mēs pievērsīsim uzmanību, tad mums bija BF un BI mainīgie, kuri atbildēja par šo te pašu failu izmēru, kas attiecīgi atbilst vienai no instrukcijām, tātad šī te bitmap info header. Un tajā iekšā mums ir platums un augstums. Ja mums attēls atrodas ar kājām gaisā, tātad vertikālā virzienā mēs vēlamies viņu pagriezt otrādāk, mums jāpagriež otrādāk augstums. Turklāt tā ir īpatnība šim te formātam, ka faktiski mēs varam norādīt augstumu vienkārši pretēji un tādā veidā pagriezt viņu otrādāk. Vieta, kur mums tas jāieraksta, attiecīgi nedaudz tālāk nekā šis. Mēs nolasam informāciju, mēs to apstrādājam un tad mēs rakstam. Tad īstā vieta, kur ierakstīt, būtu pirms ierakstīšanas. Paņemt B height mainīgo un samainīt to uz mīnus B height. Un ja mēs šo programmu pamēģināsim izveidot, redzam, ka kļūdu kodā nav. Varam pamēģināt palaist. Lai nebūtu tik gari, es uzrakstīšu, ka rezultātu fails ir result. Paskatīsimies, kur es ierakstīju kļūdu. Tā. Un mums izveidojas result BMP. Un redzēsim, kā attēls ir pagriezts otrādāk. Tad, kad esam ar to tikuši galā, mēs varam, protams, palaist check un pārbaudīt savus stilu kļūdas. Tā kā tā ir praktiska problēma, tad šis uzdevums nav jāiesniedz.